Labvakar, labrīt, labdien! Mēs esam Formula bez filtra podcasts. Šis ir mans kolēģis Raivis. Es esmu Raivi kolēģis Mārtiņš. Mums aiz kameras šodien ir Roberts. Reku varam pamāt, mums ir šī tāda ekstriņa, jā. Nu, atvainojamies par to, ka mēs esam bijuši nedaudz noteikti neslinki, bet darbā ierauti un mums vienkārši nav sanācis nofilmēt šīs epizodes, tāpēc mēs šodien runāsim no Miami līdz pat nākamajai sacīsei, kas ir Monaco. Jā, bija tāds saucamais spring break apmēram. Iztrūka divas sacīkstes. Neliela atpūta vienmēr vajadzīga. Jā, darba arī bija pilns, ko darīties, bet esam apakaļ. Sezona turpinās, iet uz priekšu un mums ir daudz ko runāt īstenībā. Āmen, mums ir ļoti daudz. Nu, pirmkārt jau fakts, ka mums bija arī ar formulā diezgan liela pauze, tāpēc arī mēs esam iepauzējuši nedaudz, kas arī bišķi mūs izcita no līdzsvaru, to nevar melot, bet tas nekas. Es domāju, ķeramies uzreiz klāt Miami, jo citādi mēs te ievilksimies 2 stundās un neviens negrib klausīties 2 stundas pareizi. Ja grib, rakstiet komentāros. Bet sprinta kvalifikācija Miami. Pirmkārt, varam pieķerties, kā jau vienmēr, liverijiem. Tā ir pirmā lieta. Liverijas RB jaunais Red Bull krāsojums. Roberts ar ko aizklusēs jau teica, ka jaunais Red Bulls esot riktīgi labs. Es neesmu pagaršojis, bet... Jā, es arī neesmu pagaršojis, bet izstājās jau labi. Ne tikai Red Bulls, bet arī Red Bull Formula Racing Bulls. Tās formulas bija ļoti, ļoti garšīgas. Baigi nekas citā. Kam vēl bija kāds liverijas? Man šķiet, ka kādam varbūt vēl bija Hasam? Man liekas, ka nebija. Kadlakam bija. Viņiem bija aizmugurē, bet viņi neko daudz neizmainīja. Aizmugurē uztaisīja, nevis kur ir daudz Kadlak logo pa aizmuguri, bet tā kā Amerikas karoga ar zvaigznēm. Jā, pareizi. Un arī uz Winga aizmugurē viņiem bija. Tieši tā, Amerikas karogs. Forši vismaz kaut kāds piesitiens. Vismaz mēs zinām, kad ir Miami. Jā. Vismaz atkal varējām skatīties uz fake ostu. Nu nekas, vismaz nākamajā nogalē Monaco redzēsim normālu ostu. Jā, un Alpines vēl uzlika kaut kā to dzelteno līniju. Fun fact, reku, starp citu kolēģis Raivis bija aizbraucis uz Monaco pagājuši gadu. Jā, es tiku uz laimēju braucienu, tā var teikt. Jā, paldies Jānim Krīvēnam. Jā, kas vēl notika sprinta kvalifikācijā, ne tikai mēs uzzinājām par jauno Red Bull liveriju, bet mēs uzzinājām arī par to, ka Lawsons attiecībā pret Lindbladu ir reāli atpalicējis bišķīt. Jā, tā... Kaut kā viņam ir iegājies būt tam otram braucējiem, kaut ir pieredze daudz ilgāk. Lindblads man tiešām ļoti simpatizē kā braucējs. Viņš vēl jau, man liekas, katrā podkāstā es uzslavējis viņu, un viņš bija diezgan sekmīgs visā savā. Un sprinta kvalifikācijā tieši Lawsons bija ārā, un viņš tika cauri, un arī Bērmens tika cauri attiecībā pret viņu veterānu, jau veterāna komandas biedru Okonu, kas arī ir ļoti interesanti šajās divās komandās, ka ir šāda paterna. Jā, tas ir interesanti. Man nav daudz ko pateikt. Lindblads, man liekas, ir labāks nekā Lawsons, un viņš arī patīkami pārsteidz pagaidām, cik sezona ir gājusi. Lawsons kaut kādā brīdī varbūt kaut ko parāda, ka viņš ir labs, un viņš atkal vienkārši kaut ko izdara, sev noroka, tur uztaist neloģisku situāciju, nevajadzīgu, un tā, viņš tur maisās. Maisās, jā, viņš galīgi nav savā formā šķiet, un vai tas atkal ir jautājums par to, ka otrā mašīna ir atšķirīga, jo mēs zinām to, ka abās komandās, gan lielajā, gan mazajā Red Bull komandā ir otrie braucēji reāli straglojuši vienmēr ar šīm formulām. Dīvaini, kad Hasā tā, bet ne tā vienmēr ir. Tas vienkārši bija, man liekas, tieši sprinta kvalifikācijā, kad bija šis struggles ar Haasam. McLaren pamodās. Jā, ne tikai McLaren. Mums ir vairākas komandas daudz ienes upgrades uz Miami, daudz komandas atnes upgrades. Ne tikai McLaren, Ferrari, Red Bulls arī pēkšņi parādīja, ka viņi tomēr var piedalīties un cīnīties pa trīnieku. Malači. Mercedes it kā neko neatnes jaunu. Un bija, man liekas, daudz skatāmāk sacīks uzreiz, kad visas komandas lielās spēja cīnīties savā starpā. Kad tam Mercedesam tomēr nav tik liela tā priekšrocība, vismaz tajā momentā, kad ir tomēr arī pārējiem neliela iespēja iedot, jā. Jā, un McLarens malačs, Red Bulls arī malačs, Ferrari turpina arī cīnīties. Liels prieks bija redzēt, bija tiešām skatāms sacīks tādā ziņā lielā mērā, protams, līdz kaut kādam momentam, bet bija vismaz prieks kvalifikācija redzēt, kad viss cīnījās un varēja cīnīties, viss bija spējīgi. Tā ir, sprintā atkal,
atkal viena no, tā teikt, apakšējām komandām Audi piemeklēja bēdu, ka Hulkenbergs retairoja tieši pirms sprints vispār sākās, principā formācijas aplī, viņš retairoja, viņam sāka kūpēt šī formula, kas tieši notika, es tik dziļi nezināšu, to jūs varat komentārā ierakstīt, papildināt šo domu, atsaucoties uz Hulk retire, taču sprintā mēs diezgan labi redzējām, kā Lewis ar Maxi atkal iedod mums vēsmas no 2021. gada. Pirmie pagriezieni Bango Wheels un pēc tam tālāk 8. aplis, 11. pagrieziens Maksis ielīd iekšā ļoti vēlu nobremzējot un izstūma sevi un Lewis ārā no trases. Pilnīgi likās, ka mēs atkal skatāmies Brazīliju 21. gada. Jā, bija tāda flashback. Jā, tas bija patīkam redzēt, ka viņi atkal ir dzīvīgi un viens ar otru atkal. Un tajā 10. aplī atkal switcheroo visu laiku. Un tad, jā, ļoti interesanti. Un virzoties uz Miami kvalifikāciju, Maxis P2. Maxis parādīja, ka viņš vēl atcerās, kā braukt. Varēja aizdomāties, ka viņš ir aizmirsis bišķīt. Nē, padomā, viņš vienīgā pauze, ko var paņemt, Džeks vienkārši aizmauc uz 24 stundu sacīkstēm. Bet labi, tas jau ir pirms Kanādas. GT3 un uz Nürburgring. Jā, un kas vēl, ko es pamanīju kvalifikācijā, Alpine konsistencijas. Alpines īstenībā ir tāds melnais zirdziņš bišķīt šajā visā aspektā. Viņš kaut kā, es savā fantazijā vēl nereiz neesmu uzlicis Alpine, bet es jums iesaku, lieciet Alpine, ja jūs varat atļauties, jo, man liekas, šī komanda no Whitfield rāda, ka viņi tomēr drīz var arī kāpt augstāk. Un ar to pašu Red Bull jau sākt varbūt cīnīties, domāju. Es nezinu, vēl redzēsim, vēl ir vesela sezona priekšā, vēl vesela ir ko skatīties, bet Alpine arī, kā man vēl runājam, neesam aizskrējuši vēl, Alpines arī, es jau arī pirms sezonas teicu, ka Alpines būs best of the rest no komandām, ka viņi būs tas melnais zirdziņš. Berzē man vēl vairāk šo sāli iekšā. Un es ticēju, un redz, kā ir. Viņam mūsu kopējā fantazijā ir 15 punktu, man ir 7. Tam vēl pieskarsimies. Jā. Bet vispār Alpines taču, ja runājam arī par Alpine, future Gucci teams. Pareizi, jā, bet tas jau arī ir, jau tagad jau zināms, tas arī uz Monako tieši kā reizē ir, man liekas, tāpat forši, ka viņi to tā paziņoja, jo Gucci elegants, Monako elegants, naudīgums, bagātīgums un jā, es nezinu, kā es jūtos par Gucci ar Alpine sadarbību un ko Gucci tur ir izdomājuši un atraduši tieši šajā komandā. Tie outfit būs crazy. Bet viss cieņa, ka viņi to ir izdarījuši, ka viņi ir nonākuši pie kaut kāda kopsaucēja un viņi izdarīs šo lietu. Jā, un tad attiecīgi, ejot tālāk uz sacīst Miami, Ferrari starts vēl joprojām ir insane. Leclerc uzreiz no līnijas ir garām, cīnās jau pa trīnieku, bet tas, kas notika pirmajā pagriezienā, pirmajā aplī, tie pirmie pāris pagriezieni. Knapi izvelk to pirmo pagriezienu, un tad bišķīt pabrauc uz priekšu un apmetās riņķī. Bet tas jau viņa neapstādināja, viņš jau tāpat turpināja būt iekšā tajā sarunā par piedestālu. Viņš, man liekas, tur tāpat viņš tur pakutināja to domu. Jā, viņš diezgan ilgu stintu paņēma, man liekas. Jā, viņš nobrauca, viņš nomainīja riepas, nenomainījuši, bet viņš viņš brauc par tikai slimais īstenībā. Es starts to pierakstīju. Viņš dzīna visus tā kā F2 mašīnas apmēram, tā kā stāpas pa ceļam, ko tu maisies apmēram. Jā, un tur arī bija tas moments, kad līdzīgi kā Lewis ar Maxi sprintā tā sacīkstēs Leclerc ar Antonelli visu laiku mainās ar vietām. Tur bija tas moments, ka viņi konstanti viens otru apdzina, un tas atkal ir jaunais regulējums, ko mums dod tādu kutinošu sajūtu, ka mēs visu laiku redzam šīs apdzīšanas. Tāpēc es vēl joprojām saku, es saprotu, ka nav varbūt visbaudāmākās sacīkstes, ka nav tas ātrums, nav tā bīstamā lieta, bet tas, ka viņi šādi var mainīties vietām, ir ļoti patīkami skatīties. Jā, tas būs iedot tādu jaunu aspektu, ko neesam redzējuši īstenībā lielā mērā F1, jo tā jaudas atšķirība ir diezgan drastiski. Bīstamība īstenībā ir, ja mēs paskatāmies apkaļ uz Japānu, kas notika ar Bērmanu un Kolapinto, ja te trāpās tieši, ka viens lādē un viens spiež, tad tur ir gandrīz 100 km/h atšķirība. Tas gan, jā, tas Japānas incidents bija ļoti tāds, arī ļoti kutinošs. Jā, pavēra acis nedaudz uz kaut kādām caurumiem īsti, kas nav padomāti, bet, es domāju, pie tā strādās, taisīs, pieslīpēs kaut kādas regulācijas, lai nav tāda situācija neatkārtojās lielā mērā noteikti.
Un es arī domāju, būs arī labāk tieši ar visu lādēšanu vispārējot uz priekšu. Esam jaunas regulācijas sākumā, kā nekā. Nevar ekspektēt, ka viss būs vienkārši super 100% precīzi pareizi no sākuma. Jau. Tieši tā. Tad uzstoties tālāk ir Gaslīs Lawsons incidents. Un uzreiz pilnīgi tajā pašā momentā, kā notika šis incidents, bišķi uz apakaļ trasē Hadžārs izdomāja, ka viņš neizņems to šikeinu un iebrauks sienā, salauzīs savu armatizāciju un iebrauks vēl vienā sienā. Kā viņš dusmojās. Viņš dod juki enerģiju. Viņš dod juki enerģiju. Viņš ir francūzs, vai ne? Mazais Napoleons. Jā. Mazais Napoleons. Mazais Napoleons. Bet kā viņš to stūru daudzīja sev pa ķivers? Viņš pilnīgi, viņš ir, francūži ir smags stāsts, bet rekā, jā, tas ir vēl viens ļoti interesants moments, kad tas notika, es pat skatījos, es domāju, bāc, viens avarēja, viens ir principā uz barģūru pa pusē virsū, un otrs es pat neredzu, kur ir, un tad kā viņi nerādīja šausmīgi ilgu laiku, kas tur tieši noticis, tāpēc brīži parādīja. Tas, ka 2 reizē notika tie kreši, un bet tā kā uzreiz liekas, ka tas ir saistīts savstarpēji, bet labi, tas ir viens. Un Kolopinto vispār arī, viņam vispār viņš bija tādu būdu uzaudzējis tajā reisā. Viņš sākumā ar Hamiltonu salikās kopā. Un pēc tam kaut kāds apis vēlāk ar Gaslī tieši tajā pašā līkumā. Ko zina, varbūt Flavio viņam pateica, ka šī ir viņa pēdējā diena, ja viņš necīnīsies ar Hamiltonu un neies kaulā. Vai arī viņš pateica, ka viņš viņam nopirks Counter-Strike Go kaut kādu prēmījumu, un tad viņš tāds, maucam. Leclerc spins pēdējā aplī. 57. aplis no 57 apļiem reisā. Roberts sāpe vislielākā, jo viņam reālajā fantazijā ir 2x šajā momentā uz Leclerc. Viņš skatās, baudas sacīkst, un Leclerc vienkārši izdomā, ka pēdējā aplī, vienā no pēdējiem pagriezieniem, jāuzmet viena virtūška. Tā kaut kā viņam sanāca. Viņš paņēma no Verstappena grāmatas. Viņš principā, Verstappens attiecīgi turpināja cīņu. Viņš sienā neielika vismaz. Jā, bet Leclerc ielika sienā. Nē, bet viņš jau turpināja braukt. Bet viņam bija damage. Jā, bet viņš atkrita no podījuma vietām uz 5. laiku. Viņš tā apli laikā pazaudēja 15 sekundes. Es vēl tagad, kas teicu, skatījos tos highlights, vēlreiz atcerētos, kas kā. Un viņš izspinoja un 15 sekundes pazaudēja. Un tad vēl tas pēdējais līkums pēc tās lielās taisnes, kur viņš vienkārši ne par ko nepadevās. Viņas krīt nost, tur suspensionam ar kaut kas nav kārtībā. Jā, viņš vēl iebrauc Russellā, Russellam sabojāja viņu, jā. Bet tas jau ir par ko formula ir. Tā kā beigās, nervi jau plīst un viss notiek. Vēl viena lieta. Antonelli konstanta dominants. Bum, tā ir Miami lapiņa priekš mums. Tagad mēs varam kustēties uz normālām lietām, bet Antonelli ir mans sezonas favorīts. Es esmu šokā, man ir milzīgs prieks par Kimiju. Un kamēr mēs runājam par Mercedes, pārslēdzam tēmu, runājam nedaudz arī bišķi ārpus formulas, pieslēdzamies. Man ir ļoti aktuāla tēma, ko es sen jau gribējis aizskart, un man liekas, kas ir ļoti svarīgi globāli arī. Parunājam par bombžiem bišķīt. Un pirmais bombs, ko es gribu parunāt, ir George Russells. Kāda vaina? Pirmais bombs ir George Russells. Pastāst man, lūdzu, kāds sakars. Bišķīt pārskipojam par Koliju un vispārējo Kanādu. Kas viņam notiek? Viņš ir jau, bļāviens, ja viņš tev jau sen jau nav, kā tev viņš var patikt? Tas Džeks sen ir parādījis, ka tad, kad viņam nav kā viņam vajag, tad viņš tiķojās kā sīka kucīta. Tas ir rēcīgi. Tad, kad viņam nav kā viņam vajag, viņš vienkārši izkāpj un aiziet. Viņš vai iebrauc sienā, vai viņam kaut kas notiek formulai. Bet kas? Es nezinu. Jā, tas īstenībā ir mistiski. Viņam konstanti tehnisks problēmas. Tā ir īstenībā liela mistika. Bišķīt žēl tādā ziņā, jo tas varētu būt pašs sacīgs, būtu daudz interesantāks, ja Kimijs ar Russellu varētu konstanti cīnīties. Un arī championships būtu tuvāk. Un tad būtu vairāk, tās starpības maiņas sezonā ejot uz priekšu, varētu būt interesants. Tagad sanāk, kad Russellam jāķer Kimijs. Kimijs parāda, ka Russells nevar vai kaut kas notiek, viņš stepapojās, viņš to ir gatavs darīt, viņš to var izdarīt. Un tikai viss cieņa un reāli prieks par Kimiju. Kimijs ir monstrs. Reāli monstrs. Viņš arī nebaidās. Viņš arī nelaiž garām. Viņš ir pirmais braucējs. Viņš galvā zina, ka viņš ir pirmais braucējs. Bet tā ir tā itāļu mentalitāte, ka viņi tomēr, tieši sacīstais, man liekas, viņiem vienmēr bijis tas,
kad tas ir tas itāliskais. Tas asinīs. Žēl, ka Ferrari viņiem nav tas asinīs. Ferrari ir kaut kāda itāļu. Tur bomža asinīs bišķi. Jā, tur arī ir vēl viena. Bet labi, īstenībā šo sezonu īstenībā Ferrari ir ok. Man patīk. Ferrari ir komanda, kas var konkurēt. Viņi ir otrie, viņi var būt arī trešie. Es nezinu, vai viņi var būt pirmie, bet redzēsim, ko teiks otras sezonas puses. Būs interesanti. Jo tagad jau nākot Monako sacīs, te ir tās regulācijas uz motoru, bet labi, par to vēlāk. Tā tur būs ko teikt. Kanāda. Sacīkst. Kanāda. Tikko bija. Labi, tikko vēl ne, bet... Principā. Salīdzinot, kad pēdējais podcasts, tad tikko bija. Vakar. Jā. Interesanti īstenībā. Bija ļoti skatām, 30 apļi pirmie. Ļoti skatām, jā. 31 apļi bija... Nē, īstenībā pat viss sacīgs bija pat, tā kā ļoti labi skatām. Man patika. Es varēju pasīties. Varēja full safety car iedot, un pēc Russell DNF varēja iedot viņa safety car. Tas ir interesanti, ka viņi neiedod to. Jā, jo tad būtu atkal viss sastumt atpakaļ, jo Mercedes jau tajā brīdī jau bija pats, cik 20 sekundes jau priekšā. Ne? Viņi milzīgi gabali jau bija aizskrējuši. Un nebija realistiski zem virtual safety car pārējiem noķert pēc tam Kimī. Bet 30 apļi side by side cīnījās, katrā aplī bija kaut kas notika, bāc, šitādi es neatceros pēdējo reizi, ko tā būtu redzējis īstenībā. Tagad domājot apakaļ, šis bija, man liekas, tuvākais arī bija, nezinu, Hamiltons Rosbergs. Jā, varētu būt, jā. Šitādi tā ir, bet to arī komentētāji, ka es skatījos, viņus to atsaucās, ka tā ir, līdzīga sajūta, bet ķeramies klāt pie starta. Ķeramies klāt pie tā starta. Kas bija startā? Kas notika? Kāpēc McLarens izdomāja, ka jā, Inters ir the way to go? Labi, trasi bija bišķi slapi, bišķi struggles bija, bet tā kā, man liekas, ka mēs pat vienkārši svētdienas F1 runātāji bez filtra un vienkārši Formula 1 spēle līdz braucēji saprotam, ka Interi nav... eksperti. Jā, kad Interi nav tā lieta, kas ir jāliek tajā situācijā. Bet, tiesa, kad starts bija labs. Starts bija labs, bet viņiem bija iespējas pārdomāt. Viņi varēja kaut ko izdarīt. Viņi pārāk ilgi marinēja, viņš šausmīgi ilgi nenomainīja tās riepas. Jā, un tas bija liels gambles. Lielumā, man liekas, ka varbūt mēģināja, bet taišau tik ļoti garām, ka mēģinot atsist atpakaļ savu kļūdu, Piastri vispār kļuva par teroristu. Vienkārši iebrauc burtā Albonam sānā. Tas bija īstenībā mistisks moments, Čeks. Es nezinu, ko viņš bija izdomājis. Kā tā situācija, tu pa gabalu redzēji, ka tur nekas nenotiks. Tur nebija variantu. Tur ir pilnīgs U-veida apgrieziens, un tad, maucam iekšā, come on. Tas bija ļoti rukī tāds, čista, kad var redzēt, ka Džekam ir man liekas, ka viņam ir līdzīgi kā Verstappenam, ka viņam vienkārši ir apnicis. Vispār bija tāds Verstappen vibes, līdzīgi kā Verstappens Miami, ka vienkārši dzīna tika un pat milīgi vienalga, kas notiek apkārt apmēram. Jā, varbūt Verstappens varbūt neielika kādam tik ļoti sānā, bet Piastri ielika brutāli. Varbūt nākotnē viņš būs jaunais Verstappens. Jā, lai izdodas. Jā. Kas notika ar to startu? Es teicu, skatos, tu esi pierakstījis starts, atliekās 3 reizes. Jā, man bija 3 reizes, ne? Es jaucu. Pirmais bija tāpēc, ka Limblads vicināja rokas, to es nepamanīju. Kāpēc tik ilgi dēļ cilvēki tur jumpstartoja jau? Jā, Limblads noslāpa, viņi izbrauca apli, nepaspēja Limbladu noņemt, tad vēlreiz atcēla. Tad jau, man liekas, pēdējais, ko viņi izbrauc, tas gan likās weird. Limblads, man liekas, jau bija nost. Man liekas, viņi tieši stūma iekšā tajā, viņi uztraucās, ka, ja sāksies, varbūt nepaspēs aizstūt līdz garāžai. Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, man liekas, ritīgi šausmīgi dīvaini vispār, kas tur viss notika, jo, vispār, kāpēc viņam bija DNS? Nezinu, viņš par to vispār kaut ko izbrauc formācijas apli un viss palika tur uz vietas. Jā, nostājās un palika tur. Jā. Mistika, es arī īsti es neko nelasīju, varbūt nelasīju. Kāpēc? Kāds bija īstais iemesls? Komentārā atsaucoties uz Limblad DNS. Jā, varbūt kāds zina. Žēl bišķīt jau, protams, Limbads šo diezgan ok noklacējās, man liekas, ne? Viņam vienkārši arī sezona diezgan ok. Žēl, bet, tehnisks problēmas notiek. Tāds ir tas sports. Tehnisks problēmas notiek, tāds ir sports.
Un kas vēl startā, Mercedes jau kuro reizi nevar uzsākt. Nevar pilnībā viņi to startu nav izkoduši vēl joprojām. Kimijas Japānā. Te ir tā lieta, ko es saku, Ferrari, kamēr jau būs gandrīz izkoduši to race pace un vispārējo, Mercedes jau pat nav to startu sapratuši. Jā, bet interesanti, ka McLarenam arī tie starti ritīgi labi ir. Nu, labi, te bija vienkārši tāpēc, ka viņiem bija tie Interi. Nu, ja tu salīdzini. Nē, bet Miamijā, jo viņiem arī labi starti bija. Nu, jā, viņam nebija slikti starti, bet Leclerc bija tieši tur. Viņš bija reāli tur. Ja Leclerc būtu bijis trešais, viņš reāli būtu arī priekšā visticamākais. Viņam bija labs starts. Es saku vienkārši šajā gadījumā, es ticu, ka vairāk tas Inter aspekts, kad tā saķera vienkārši bija lielāka. Varbūt. Loģiski, tas tā man liekas, ka tā vajadzētu būt. Un tad vienkārši, loģiski, kas notika likumsakarīgi ar Interiem, tāpēc arī tas viss nokritās uz leju. Jā, kas notika ar nočirkāšanu zāli un Antonelli pastāst man lūdzu? Nu jā, tā batlošana bija konstanta, un Russells paņēma inside, Kimijs bija outside, un Russells viņu bišķīt paspied pa daudz uz ārpusi. Kimijam bija zālē uz bremzēšanu, izbrauc wide, apkārt tur izbrauc, un viņi tur sūdzējās, ka nedod vietu, negodīgi cīnās. Bija interesanti, bija laba skvīzošana no abām pusēm, bija kļūdas no abām pusēm, visu laiku battles bija fantastisks, bija tādu smaidu skatījos, un ar smaidu un šausmām acīs apmēram. Bija ļoti, ļoti labs battles. Jā, bija tā skvīzošana, vēl tur pāris reizes kaut kas tur notika. Atsaucoties savus Piastri un Albonu, Raivs piesīs Piastri terorisms uz Albonu. Jā, 10 sekundes dabūja, bet es neko nemēnu. Viņš tāpat tās retairoja beigās. Viņš nostarvoja tās 10 sekundes? Nē, es to nemaz nepamanīju. Man liekas, arī baigi netika parādīts. Ja viņš nostarvoja, tev viņam penaltīs ir uz Monako? Nē, vai tad? Ja tu nenostarvoja, tev ir penaltīs. Grid penaltīs. Es nezinu, varbūt neparādīju, jo tur, man liekas, pietiekami daudz interesantu momentu bija, lai rādītu teikt, kā Piastri 10 sekundes. Starp citu, ko es pamanīju šo sezonu, kaut kā mistiski traki notiek visas šitās broadcast lietas. Viņi kaut kā man nepatīk, kā viņi viņas filmē. Jā? Jā, jo tāpēc, tas ir tas pats atsaucoties uz Miami, kad kā bija tā avārija, un tad... Mums cik ilgi vienkārši tiekam turēti? Es nezinu, es atkal domāju par pagājušo sezonu, vai varbūt pašu sezonas sākumu, kā bija. Es biju tieši patīkami pārsteigts par Miami un Kanādas Grand Prix, kā viņi bija filmējuši. Bija daudz tie mazie window, bija viss rādīja aktuālās lietas, kas bija varbūt nomisotas sezonas sākumā, kaut kāda battle, kas tiešām notika, vai kad tu gribi redzēt vairākus leņķus. Es biju patīkami pārsteigts, man varbūt replay, varbūt pa vēlu, ilgi tā starp, varbūt līdz kamēr kaut kas notiek, un replay varbūt parāda, tiešām kā crash vai kaut kas tāds, bet es neteiktu, ka broadcastiem būtu problēmas. Es neesmu pamanījis, es tieši pretēju biju pamanījis. Man tieši liekas, ka kaut kā pieklibo viss šitais, varbūt arī jūsu komentāros varat ierakstīt arī Spotify, tur citi ir komentāri. Mēs esam Spotify. Jā, mēs esam arī Spotify. Tur droši varat doties klausīties savā ikdienas gaitā, mierīgi telefonā uzliekat, jums nav YouTube premium vai negribat reklāmas ekstra. Hamiltons P2. Bet Hamiltons ir apakaļ. Tikšana līdz P2. Arī akal Verstapens pa ceļam. Verstapens pa ceļam, atkal cīnīties. Tā kutinošā sajūta, ka viņi mauc pa to garo taisni, un nāk tas šikeins, un tu tā kā domā, kas tur būs. Neviens nepadosies. Nepadosies točna. Jā. Tur bija arī ļoti laba cīņa. Tā bija. Man arī ļoti priecēja fakts, kad viņi šausmīgi respektē viens otru tomēr. Kaut kā tomēr ir tas respekts iegūts pēc tā 21. gada. Pēc tā gada viņi reti, kad satiekās, bet tagad, kad viņi satiekās, var redzēt, ka viņiem ir tāds... Riktīgs respekts, jā. Viņi tik ļoti nedarsīsies, vairāk būs tāds, ka pēc sacīgs vairāk būs tāds, bija labs. Hamiltons tik tiešām ir apakaļ, un es domāju, arī Monako viņam ies ļoti labi. Es domāju, ka Hamiltons beidzot ir dabūjis to, ko viņš visu laiku ir jautājis. Bet es domāju, tas, ko es domāju, tas nav svarīgi. Jāstāsta, kas notiek. Tas būs visinteresantākais. Jā, Antonelli 4 uzvaras pēc kārtas. Tu esi pierakstījis klāt Championship over. Antonelli turpina bliest. 4 uzvaras pēc kārtas nav nekas mazs. Punktu starpība arī liela ir. Cik te viņam ir kaut 130 bija kaut kas, un Russellam bija kaut 80? Tur bija liela, un pēc Russella arī tur vēl atstarpīt neliela. Būs interesanti.
Es domāju, ka, protams, čempionšaps nav over. Sezonas laikā var tik daudz kas sagriezties, īpaši skatoties uz pagājušo gadu, kad par Maks neviens nerunāja, un pēkšņi sezonas vidū pēkšņi viss sāk runāt, skatīties, ko var būt, tomēr viņš arī noķēra, kas padarīja arī pagājušā sezonas beigas ļoti, ļoti interesants. Bet Kimijs malacis, viņš ir dabūjis starpiņu kārtīgi, tagad jāsaka, kas notiks. Ja Mercedes dominants beigsies, tad pat varētu būt interesanti, ja pārējiem vajadzēs laiku noķert viņu. Patiesībā mēs redzēsim to pēc Monako sacīkstes, jo viņiem jau, kā jau mēs minējām, nedaudz aizskārām šo tēmu, ir tās jaunās limitācijas attiecībā uz šo dzinēju kompresiju. Jā, uz temperatūru, kurā mērīs, tas tagad stājās spēkā no Monako. Nebūs vairāk tas Mercedes loopholes, kad braucošajā kad motors ir uzsils braukšanas temperatūrā, kad viņš paplašās ar lielāku kompresiju un var vairāk jaudu izspiest. Un tas vairs nebūs. Viņi aizliedz tagad ar šo. Tā kā spekulē, ka turpat 0,3 papli viņi var zaudēt laika ziņā. Mercedes motors tagad. Un tas jau arī McLarenam iegriež. Tas nozīmē, ka teorētiski, ja tā atšķirība būs tik liela, ka pat varbūt Ferrari tagad būs favorīti. Skatīsimies, jo tāpēc, ka turpatās jau ir McLarens. McLarens arī jau ir nedaudz kaut ko atkoduši savā garāžā, un arī pats Verstappens ir atkodis kaut ko. Hadžāram vēl ir jāatrod savus tupelītes bišķīt, lai gan viņš jau turpat ir labākais otrais braucējs, kāds viņiem līdz šim ir bijis, vismaz pēdējos pāris gados. Pēc Pērez leģendārā 21. gada otrās sēdvietas sniegumu. Hadžārs noteikti parādīs, ka tomēr ar to otro mašīnu var braukt, un es domāju, ka arī tur kaut kas notiks, un tur kaut kas pamainīsies. Cik daudz, cik maz, es nezinu. Tas, ko man liekas, mēs neesam vēl pieskārušies, ir tas, kad Gianpiero Lambrosī iet prom no Red Bull. Un tas uzreiz liek uz jautājumu zīmi Makša. Jā, pareizi. Tu šito aizmirst pilnīgi. Jo tāpēc, ka viņš iet uz McLaren. Jā, Maks uz McLaren confirmed? Nē, te ir drīzāk runa. Pareizi, Gianpiero gāja uz McLaren. Man liekas, ka tas McLaren, jā. Tev vajag fact-checkot šito. Bet kādu laiku apakaļ notika, jā. Viņš notika, man liekas, paspēja notikt par to pauzi, kad mēs vēl netikāmies ar jums, skatītāji. Bet, viņš iet prom, un šitais Stella iet uz Ferrari. Kas būs? Un es saku, un es te atkal atsaušos uz tavu mīļāko bomzi Russell. Antonelli uzvarēs titulu šajā gadā, tad Mercedesam nav pilnīgi nekāda vajadzība turēt Russell. Viņiem realistiski vispār viņš nav vajadzīgs, jo viņš vienkārši čakarēs gaisu. Leģendai, kas top, cilvēkam, kas reāli brauc, viņš to varēja izdarīt dafigā reizes. Viņš to nav izdarījis līdz šim, un viņu laiks vienkārši beigsies. Es domāju, ka viņiem pat būtu interesanti paņemt kaut kādu Verstappenu. Varbūt pat Hamiltons apakai varbūt pat neies. Varbūt aizies, noslēgt sezonu, karjeru tīri varbūt. Bet visticamākais varbūt ir pat Maksis, kas aiziet uz Mercedes ar līdzīgu dealu kā Hamiltons Ferrari, Ambassador, un varbūt pat kaut kāds roles pēc tam kā Laudai. Un tad varbūt vēl iemet klāt to faktu, ka viņš vienkārši ir mentors šim jaunajam puisim. Un tā kā viņi uzbūvē nākamo Hamiltonu. Varbūt. Noteikti viņi skatoties, kā šī sezona pagaidām iet, viņi noteikti Russellam maksā pa daudz. Un ja viņš underperformos, viņiem nebūs liela jēga viņu turēt tādā ziņā. Protams, patīkam, kā abi divi ir no Mercedes skolas nākuši un brauc abi divi tagad pašā augšā pirmajās divās pozīcijās arī ir un cīnās savā starpā. Russells jau vairs netik ļoti pēdējās sacīkstēs. Tas jau tehnisks problēmas, tas jau citādā. Pagaid, visiem ir tehnisks problēmas. Kimiem vēl nav bijuši. Neviens tehnisks problēmas. Smaga taisnība, ko es pateikšu. Uz formulas stūras ir vienkārši miljons pogas. Ja? Un ja tas braucējs ir banāns, kas nemāk viņus spaidīt un salikt savus racing visas lietas un modus kā vajag, tad visticamākais tā formula varētu aiziet pie dieviem. Un ja viņš nesaliek pareizos engine modus un vispārējo, ko viņam vajag, un viņš sāk eksperimentēt, jo viņš grib būt pirmais,
Es nezinu, man ir tāds pieņēmums, ka varbūt viss šie incidenti ir, kad viņš sāk aiz spiedienu, sāk ķimerēties kaut ko pa daudz. Un šīs problēmas daudz konspirācijas teorijas, man liekas, te Redditā. Jā, spoko šito dzirdēju. Spoko savu veidu dzirdēju šādu anekdoti, jā. Tu esi vēl ierakstījis klāt maršalu līdzīgā pārlēc pāri barjerai. Tur, man liekas, vēl mīm bija šito. Tas bija. Tu nepamanīji, kas nāc uz kurā momentā tas bija, bet tas bija rītī rēcīgi. Es skatījos Viņš man izskrēja pēc kaut kādas detaļas. Tur man liekas, tā lielā šikēna, ka met apkārt. Un viņam tikai lodziņš, kur bija domāts, ka pārkāpt, viņš ir baigi īsais. Viņš vienkārši ieskrējas un līdz viņai izlec caur tam lodziņam apakaļ. Jā, vispār nepamanīju to. Parādīšu pēc tam. Bet tas, ko es gan pamanīju, ir Rest in Peace Bob. Zini, kas ir Bob? Viņi, Viljams komanda Albons ar Sainz veica to, pirms sacīkstēm to go-kart braucienu caur trasei. Un viņi satika, tur ir tie iedzīvotāji trasē, tur tas nevāvers, kas tie tādi ir, un viņi nosauc par Bob. Jā, šito es redzēju. Un viņi to nabaga Bobu notriec. Jā. Rest in Peace Bob. Kas viņš Hedgehogs vai kas? Nē, Hedgehogs, tas bija kaut kāds vāver veidīgais kaut kāds tas bija. Kaut kāds tas bija, vietējais Bobiņš. Bobs, žēl tiešām, Bobs. Viņš bija malāts. Viņš tiešām kļūst slavens un... Tas bija ļoti īsts moments. Es kā pats Albons. Jā, vai Albons vai Sainz, es neatceros. Viens no viņiem nobrauc. Albonam baigi neveiksmīgi nogal, teiksim tā vienkārši zaudēja brāli. Ak, mans Dievs. Jā, tad attiecīgi Kanādu mēs esam lielos tādos vilcienos ātros izrunājuši. Ļoti kompakta epizode mums. Nedaudz par Monako kaut ko varam vēl pateikt. Varbūt tu vari nedaudz pirms mēs iesākam runāt par pašu nogalu, pastāstīt par savām sajūtām un izjūtām, kā tev tur gāja pagājuši gadu. Pagājuši gadu, jā. Tad bija, fantastiski. Buržujs no jahtas skatījās. Vēlreiz paldies Jānim Krīvēnam. Jā, vēlreiz paldies. Tiku uz jahtas Traksaidā. Uz Praktisdu vienīgais. Neredzēju kolīti vai reisu. Bet tik un tā pieredze bija fantastiska. Tas pirmo reizi biju dzīvē arī uz formulu. Tā kā sedzējiņas dzīvē beidzot pirmo reizi. Skats bija iespējams. Es gaidu, ka būs skaļāk. Tas vienīgais. Bet bija pirms tam Porsches vēl. Porsche un F2 bija skaļāki. F2 viņiem vēl ir tas... Jā, ritīgi šaudās, ka tu tieši tuvojies, man nākot vienkārši dzirdēt, kā šaudās tur apkārt. Man arī būs pieredze, es braukšu šo sezonu uz Spa, dokumentēšu arī šo visu procesu, un būs arī vlogs mūsu kanālā beidzot. Jā, mums arī tādu pamēģināsim ideju un redzēsim, kā jums tas nolasās. Starp citu, tajā pašā laikā mūsu kolēģis Raivis būs arī VRC, un es īstenībā palūkšu viņam arī kaut ko padokumentēt. Es noteikti iefilmēšu kaut ko. Mēs brauksim, Mārtiņš, kamēr būs Beļģijā, es būšu Igaunijā. Jā, mums būs Igaunijas un Beļģijas. VRC notiek. Igaunijas un Beļģijas vlogs būs mums. Tādi divi varianti. Tur arī Porsche, man brālis bija, un viņš teica, pagājuši gadu bija skaļākā lieta pasaulē. Visa zeme trīc, ka viņas nāk tuvāk. Tie Porsche ir slimi. Es nezinu, kā fiziski var tādu skaņu dabūt ārā. Es nevaru sagaidīt tieši to skaņu dzirdēt. Beļģu tādās, tur jau sanāk diezgan augstu trāsē. Mežiņā, Uzkalnā, jā. Tā kā, lūk tā, Monako vēlreiz jau tā tēma, ko mēs jau aizskārām, ir, jaunās limitācijas attiecībā pret šo Mercedes motoru. Jā, tas nozīmē, ka Mercedes un McLaren būs lēnāki. Tas nozīmē, ka Alpines arī būs lēnāki. Vispār, man liekas, tas arī bija kaut kāda, es lasīju, ka bija kaut kas rakstīts par to, ka vispār in general visas formulas būs lēnākas, ka būs redūsots kaut kāds... Jā, visām jaudas ir nolaistas. Tā elektriskā jauda, man liekas, bija nolaista, lai tas būs nav tik jaudīgs, ka sienās ieliek. Un arī nebūs neviena tā straight line zona. Nebūs neviens DRS? Nope. Viss būs ar vingiem nolaistiem. Monako sacīksti priekš nākotnes. Bet formulas būs mazākas. Formulas šo sezonu mazākas. Būs labāks sacīksti, jā. Man ļoti interesē, kādā sacīksts izvērtīsies. Jo formulas ir mazāks, izmēros ir boosts. Tas nozīmē, ka teorētiski viņiem ir lielāka iespēja ātrāk apdzīt kaut kur, jo tas boost jauda ir lielāka nekā DRS, kad deva. Tas nozīmē, ka ir iespējamāks, ka būs apdzīšanas un
arī pašas formulas mazāks, nozīmē, ka arī ir vietas bišķīt vairāk, jo tur pārsvietās tieši arī tik arī pietrūks, ja mēli atzītu. Nu, es ar tēvu biju aizgājis pusdienās, un mēs tieši runājām par šo aspektu, par formulas izmēru, un es atsaucos attiecīgi uz vēl vienu nosacītu bomža atgadījumu. Šārls Leklērs bija iesēdināts Nikī Laudas Ferrari Monako, un tās bija episki. Un viņš viņu avarēja. Jā, bet tas, cik tā formula uz to trasi ir maziņa, viņi izstāsta kā spēļu mašīnīti vienkārši, ar kuru brauc. Tā kā F2, bet lai gan F2 ir itī labs Monako reiss parasti ir. Jā, bet F2 nav baigi. F2 ir lielāks par to, kā tajā laikā, es saku, tā formula bija šausmīgi īsa. Viņi arī tie braucēji visi, man liekas, bija diezgan īsi, lai gan ne. Hans viņi mazāk ēd. Viņi mazāk ēd, jā, bet viņas bija mazākas, un man liekas, tur principā, vismaz 2 vaidi točni varēja jebkurā trases momentā būt. Jā, arī tas, ka tas viss atšķīrās, tur bija pārnesuma kārba manuālā, un tas viss bija ļoti interesanti. Un tad Leklērs ieliks ienā. Tad Leklērs gan jau nemācēja. Nevarēja atrast robu. Es nesapratu izmērs. Es domāju, ka viņi vēl īsāk nekā nemaz liekas. Kas vēl Monako interesants? Ferrari, es domāju, ka Ferrari būs favorīti. Es domāju, ka Ferrari būs favorīti. Kaut ko speciāli priekš Leclerc sagatavojuši. Jā, un tas nav tikai tagad uz Monako, es domāju, tas arī ejot tālāk uz priekšu. Es domāju, ka šitā motoregulācija iesatīs Mercedesam un McLarenam stiprāk nekā mēs gaidām. Jā, man liekas, ka Ferrari ir gatavi jau tam, ka šis varēja būt, ka notiks kaut kad, un man liekas, ka viņi ļoti pacietīgi uz to gaidīja, uzlabojot savu startu ar katru sacīkstu un piekuraģējot savu race pace, ko es arī starp citu pirms kamerām teicu jau, kad Ferrari ir labs starts bijis, Mercedes ir bijis konstanti labs sacīkšu paceā, bet Mercedes starts nav uzlabojies, bet Ferrari race pace ir uzlabojies. Tas, ko pasaka, tagad, ka viņiem tiks atņemts tas race pace, tad būs grūti redzēt. Mēs tiem inženieriem tur komandajā ražotnē būs jāstrādā overtimes. Jā, pazaudēs matus. Lai kaut ko tur izdomāt, jo tur nav varianti. Kaut kas ir jādomā. Kaut kas tur ir jādara. Tā ir. Kaut kas ir jādara. Tā ir. Labi, Mārtiņ. Ķeramies klāt. Mums ir ģimenes un draugu paziņošana, Street Rīga ģimenes draugu paziņošana un mūsu prognozes, kuras mēs pateiksim pirms Street Rīgas ģimenes un draugas prognozes. Bet pirms mēs vispār ķeramies šīm prognozēm, mēs vēlreiz gribam uzteikt lielu paldies Street Rīga mūsu sponsoriem par to, ka viņi mums iedod ļoti garšīgas maltītes un tiešām feinas burgerīšus šoreiz un feinus. Robert, kas tev bija? Visas rīsu bļoda viņam bija un ļoti feini, ļoti garšīgi un redz, ka mēs esam ļoti enerģijas pilni un pārēduši. Puncīts pilns, laimīgs. Tiešām, liels paldies Street Rīga. Dodaties uz Street Rīga Balas Dambī vai centrā uz Čakielas un izgaršojiet garšu eksploziju kopā ar Street. Labi, ķeramies klāt mūsu prognozēm. Tā, man redzēs telefons. Paņem telefonu. Tu teici, ka tev arī manējie tur būs. Jā, planšetē, kāpēc neapdeitojās. Nekas, tad es ar tavu telefonu savā teikt neatradīšu. Tā, vienīgais man viena problēma. Es ierakstīju nepareizajā šītā. Nekas idiots, bet es varu pirmais nosaukt, varbūt, ja? Tu var pāriet pār saviem. Ok, tad patīkams pārsteigums. Kā jau es minēju, ļoti labs konsistencijas. Esmu ļoti priecīgs. Alpine, abi top 10. Atkal. Abi? Jā, un es esmu pārsteigts par to, ka viņiem iet labi, ka viņi var arī šo izdarīt, un es uzskatu, ka viņi to izdarīs. Izgāšanās. Leclercs ārpus top 3. Tas ir traki. Bet tas ir nekas tāds, kas nebūtu noticis iepriekš. Tas ir kaut kas tāds, kas viņu mājās arī var notikt. Ja tas notiks, es tiešām būšu šokā, ja viņš būs ārpus trīnieka. Tā ir izgāšanās. Trakums notiek, viens no 8 ir top 10, jo mēs jau redzējām, ka īstenībā viņiem ir kaut kas jau bija šī labojies. Un tas pats Fernando Alonso, viņš droši var darīt, Taylor Swift guy.
Viņš varēs nopirkot autobusu, tā kā pagājušajā gadu, un Strolls var braukt pa priekšu. Jā, kaut kā tāda ir. Varbūt tu vēlies savu top 3 sestdienai, svētdienai šobrīd atrast, un tad mēs varam ķerties tam klāt. Es arī nosaukšu savējos vispār. Pirms mēs ceramies pēc tā. Opački. Robert. Jā, nofilmē, ko tu tur izdarīji. Slotu nometi, superīgi. Tā, mans patīkamais pārsteigums. Hamiltona uzvara. Boom, bam, beam. Boom! Alternatīvā pasaulē es būtu ielicis to arī. Jā. Man likās, ka tās tiešām būtu patīkams pārsteigums. Es būtu ļoti Hamiltons nav uzvarējis tagad jau. Ja kāda trasa, kur viņš var uzvarēt, tad man liekas, ka Monako var būt tā trasa, kur viņš uzvar. Viņam vienkārši vajag labu kvalifikāciju, un viņš ir viens no vispieredzējušākajiem braucējiem šobrīd uz grida Monako blakus Alonso. Tā ir. Tā kā uz to turēšu īkšķis. Izgāšanās uzliku, ka Mercedes nebūs uz podiem. Vispār. Tā būtu izgāšanās priekš Mercedes. Labi. Manuprāt, ja skatoties, ka viņi dominē pagaidām visu sezonu, bet kaut kas sēž iekšā, kā viņi nebūs uz podiem. Es nezinu, kāpēc. Redzēsim svētdien. Un trakums notiek, es ieliku, ka būs 2 reizes red flags. 2 reizes red flags? Jā, man liekas, 1 reizi bišķi pamazliek skaidrs, ka trakums notiek. Bet domāju to, ka tās formulas tagad būs mazākas, būs pieejams tas boosts. Man liekas, ka driveri tiešām gribēs mēģināt dzīt, nevis tikai sēdēt aizmugurē. Un priekš Monako jau neko daudz nevajag, lai red flag dabūtu lielumā. Tas gan, jā. Tā kā, ja būs 2 red flagi, tas būs punkts tavā bankā. Tas būs punkts manā bankā. Sāc to ar savu top 3. Jā, labi, es sākšu savu top 3. Sestdienai mans top 3. 3. vieta Antonelli. 3. vieta. 2. vieta Hamiltons un uzvarēs Leclerc. Interesanti. Jā. Interesanti, ka tu uzliec, ka tev, labi, tas pēc tam. Ja jau tu mēģini spoilot, tad es svētdienā ieliku Russellu P3, Hamiltonu P2 un ka Leclerc uzvarēs. Jā, bet tu esi baigi aizgājis pretrunā ar sev, tu esi nosedzis lielu lauku ar varbūtībām. Tā ir, bet kas neriskēts nevinē. Tas ir, kas nedzer šampijā. Tagad ļauj man nosaukt savu top 3 sestdienai. Mans top 3 sestdienai ir Leclerc kā 3. Antonelli kā 2. Un Verstappens kā 1. Tu liec naudas Maxi? Es šoreiz uz Maxi. Un top 3 svētdienai man būs 3. Hamiltons, 2. Verstappens un 1. būs Antonelli. Kā interesanti. Jā, es tomēr uzskatu, ka Antonelli varēs izšaut vēl savu pulveri un visa izrāde vēl nav līdz galam beigusies. Tad, man liekas, tagad ir laiks Street Rīga ģimenes un draugi priekš Monako. Mārtiņ, tieši tā. Kam tu zvanīsi? Es zvanīšu savam labam kolēģim, draugam, klases biedram Jānim. Viņam drīz vārda diena nāk, un man liekas, ka viņa vārda dienas, tā teikt, gariņš ļaus man gūt beidzot normālus kvalitatīvus punktus šajā sadaļā mūsu podkastā. Cerēsim uz labāko. Nē, cerēsim uz sliktāko vispār. Man zvanīt? Jā, uzreiz vai tu Zvanam Jānim, jā. Es ļoti ceru, ka jūs dzirdēsiet. Tev vajag šitā ten pagriezīt pret kameru, lai viņi redz. Viņš pacels vienīgais. Viņš to draugs un kolēģis teica, jā? Jā. Tomēr. Čau, Jāni. Čau. Mans draugs un kolēģi. Yes, sir. Mums vajadzēja stavējo top 3. Tu vēlies, lai arī kamera tev bija šī redz? Jā, mierīgi. Reku ir Jānis. Hello. Un mans top 3 priekš Monako būs Antonelli turpina polu. Jānis saka, jā. Vietējais mājinieks, kam es gribētu dot 1. vietu, bet es zinu, ka viņš nedabūs, Leclerc. Mēs esam ļoti līdzīgi domājoši. Un 3. kā wild gun es gribu ielikt, ka Maksim būs ļoti labs runs. Mēs reāli identiski pateicām. Wow!
Tas ir reku, tā ir lieta. Sarunāts. Jā, es teicu, reku, vārda dienas gariņš tavējais ļāva tev uzrakstīt vispareizāko lēmumu. Pareizi, mēs vienkārši domājam. Jā, varēsim tā divi vienādi kļūdīties vienkārši. Tieši tā. Paldies, Jāni. Cerams, ka mums veiksies šoreiz un lai tev jauks atlikušais vakars. Super, paldies jums arī, Džeki. Paldies. Čau. Nu, rekā. Bum, bam, bim. Īstenībā, ja tev sajiet, tad tev sajiet lielā mērā. Man sajiet šausmīgi labi, un tad tu ar saviem 15 punktiem var doties apakaļ uz saviem 15 punktiem. Es tur pat tā sēdēšu. No kam tu zvanīsi? Jā, es zvanīšu savam ļoti, ļoti tuvam draugam, manam vietējam F1 ekspertam, Robertam. Cerams, ka viņš nav aizgājis vēl gulēt, jo īstenībā jau ir pavēls, bet cerams, ka viņš varēs man nosaukt, kā nekā viņš eksperts ir. Nu, to kārtīgi galvenais pieliec, jā? Jā, es pielikšu. Viņš ir F1 fantasy eksperts, laikam man to vajadzētu teikt. Tā kā, nezinu, kā viņam iet. Es vienreiz uzvarēju šo ekspertu fantasijā, starp citu. Nu, vienreiz neskaitās. Tas Šeiks tikai... Robert. Čau. Nu tā tad, labi, to pielikšanā. Vai tu esi gatavs, vai tu vēlies būt kamerā, lai to redz? Vai kam ar to varam sākt? Jā, es ceru, ka tikai kājas netraucēs. Nē, būs fajn. Nu tad rekords kameras tev skatās un nosauc savējo top 3 priekš svētdienas, priekš manāko Grand Prix. Bet no trešās vietas jāsaka? Kā vēlies. Jā, es ilgi un dikti par šito es domāju, bet es ticu, ka Hamiltons parādīs klasi ar P3, noraidos to vilni. Tad par P2 es teiktu, ka Kimi turpinās savējo Mercedes dominanti. Labs, jā. Kā pirmais drivers, un tad P1 baigi nebija grūti izvēlēties, tur jāņem bija Monako karalis Leclerc kā P1. Ok, nu ļoti labi. Mums ir kaut kādas līdzības, bet arī nav līdzības. Nu, tas man ir pat labi priekš mans īstenībā, jo... Es tu atkal nosedz lielu laukumu. Es nosedz lielu laukumu. Nu, liels paldies tev par šo. Cerēsim uz labāko. Un tu jāturpina Mārtiņam spiest, jāturpina līdz man spiest. Kas man jāturpina spiest? Nē, man jāturpina spiest līdz, ko esam uz Mārtiņu mums savstarpējā. Bet jā. Nu labi, nu paldies tev liels. Nu, lūdzu, veiksmi, tad arī nogalējums. Tev. Aha. Sapratu visu. Labs, davai, čau. Nu tā. Lūk tā, es ceru, ka viss ir skaidrs, gaišs dzirdams. Un cerams, ka jā, viss tika dzirdēts, kā vajag. Līdz ar ko tas ir izskanējis. Tas arī ir viss. Mēs varam lielumā tikai ātri pieskarties, lai tu vismaz vizuāli redzi. Es sekoju līdzi, kas mums smutiem teikt. Bet kas notiek mūsu savstarpējā punktu šobrīd skalā? Jā. Un mums jāizdara pēdējā lieta. Pirms mēs vēl beidzam. Mums vēl ir jāizloza. Mēs esam parādā vienu izlozi. Jā. Mēs esam parādā vienu izlozi, jo mēs jums prasījām palīdzību uz Miami Grand Prix, lai jūs atsūtat savējos predictions uz top 3. Un tas mums ir šobrīd jāizlozē. Jo šobrīd pagaidām bez jūsu palīdzības Mārtiņam uz Miami ir tikai 1 punkts. Bet man nav daudz labāk, man ir 2. Tā kā mēs esam diezgan garām šāvuši. Diemžēl. Un kopējā arī man ir 15 un tev ir 7 tikai. Nu dzīve tāda ne jau mēs. Tev daudz darba priekšā, man liekas. Jā. Bet labi, tātad es esmu sagatavojis lozi. Iedarbini to lozi. Mums kopā palīdzēja, iesūtīja savējos predictionus, cik tur sanāks 7 cilvēki. 7 cilvēki, jā. Paldies jums. Mēs varbūt griežam... Paldies visiem skatītājiem. Jā, paldies visiem, kas palīdzēja, iesūtīja, un mums vajadzēs arī nākotnē jūs palīdzību, tāpēc lūdzu sūtiet, un ja tu šobrīd nožēlo, ka neiesūtīji, pats vainīgs, dos vēl iespēju. Tā kā... mēs griežam pret viņiem, lai viņi arī redz? Jā, griežam, lai viss ir legit. Lai viss ir legit. Tā, šis ir Raivim, jā, tagad pirmais. Ja, pat cik es sāku ar pirmo ģimenes draugu izlozi, tikko
Monako, tad tu sāc pa Kanādu šis ir, jā? Šis ir, nē, Miami. Miami šis ir, Miami. Un man ir mīlestīble. Jā, mīlestībai, tas ir reperis. Paldies tev, cerams, tu esi ierapojis man iečukstējis labu punkts. Cerams, ka tu zini, ko tu saki. Labi. Mārtiņ, uzspied savu laimi. Ričards Skūja. Nē, paldies. Gandrīz trāpīja. Tas ir manējais viens foršais džekiņš. Tu esi drošs? Man liekas, ka jā, ne? Tas nav? Reinis, Ričards vai Rihards vai Renārds vai Roberts, Ritvars, Raivis, Raviols, Rihards. Pieņemsim, kas ko kā. Varbūt Skūja. Paldies. Cerams, ka mums viss izdosies. Un kad es bišķi samazināšu šo līdu. Tā kā, labi, jā. Mums ir noskienots, mēs varam tagad apstīties. Apskatamies uzreiz, jā. Tā. Kamēr Raivis meklē, es vēlos pateikties arī visiem pārējiem, kas iesūtīja savus ģimenes un draugus prognozes. Tas ir Ralfio, Līga Lauva, Caparam, Baby Kīnam un Miss of Night. Paldies jums visiem, ka iesūtījāt, un arī turpmāk tiks spēlētas šādas lietas, un es ļoti ceru, kad jūs spēsiet turpināt tik ļoti entuziastiski mums sekot līdzi, ka jūs arī piedalāties šajos storijos. Kā tev tur izstāst? Jā, tā, man viss ir atvērts. Tātad man mīlestīble pateica Antonelli 1, Lando 2, Leclerc 3, un ir 2 pareizi. Šausmas. Super, fantastika. Mārtiņ, kāpēc? Fantastika, paldies tev. Tā tikai uz priekšu. Un Skūja mums pateica Leclerc P1, Lando P2, Hamiltons P3. Tas ir viens punkts. Tas ir viens punkts. Vismaz neesam tukšā, draugi. Turpinam ar šādu entuziastu. Jā. Vismaz neesam tukšā. Paldies visiem arī divām ekspertiem, kas mums palīdzēja. Tieši tā. Un tad jau mums priekšā man nāko Grand Prix. Jā. Un skatāmies, kas būs. Paldies, ka skatījāties. Vēlreiz liels paldies mūsu sponsoriem Street Rīga. Paldies arī Eternal studijai un Robertam un Preset studijai, kas ir šī studija foršā, kur mēs šobrīd esam. Ļoti skaisti. Jā, sekojiet mums līdzi visur Instagramā, Spotifyā, YouTube'ā un tiekamies jau nākamajā epizodē. Līdz nākamajai reizei. Davai!